uzkāpt Sātanam no varas pozīcijas Kristū, sadragāt viņam galvu ar Dieva vārdiem. Dievs teica čūskai Sātanam, ka Ievas dzimums sadragās viņam galvu, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. 1. Mūzes grāmata 3.15. Ievas dzimums ir Jēzus. Jēzus jau ir uzvarējis Sātanu. Velns ar visiem tumsības spēkiem ir jau zem Jēzus kājām. Un cik pārlieku liels ir viņa, Dieva spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristū, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā vai nākamajā. Un visu viņš, Dievs, ir nolicis zem viņa, Jēzus kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Pāvila vēstule Efeziešiem, 1. nodaļa, no 19. līdz 23. pantam. Velns atrodas arī zem mūsu kājām, jo mēs esam Kristus miesa, mēs esam Kristū, bet Kristus ir mūsos. Tāpēc Sātans ir zem mūsu kājām. Jēzus ir devis mums varu un spēku staigāt pāri čuskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, Sātanam, nešķīstiem gariem, padzīt velnu, izdzīt nešķīstus garus. Lūkas evaņģēlijs 10.19. Jēzus teica, redziet, es jums esmu devis spēku, tas ir tiesības, varu, ka varat staigāt pāri čuskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Jēzum pieder visa vara debesīs un virs zemes. Šo varu viņš ir devis draudzei, lai tā staigātu pāri Sātanam un atbrīvotu cilvēkus. Mateja evaņģēlijs 28. nodaļa, no 16. līdz 20. pantam. Bet viņa 11 mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un, kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Jēzus ir pavēlējis mācīt tautas, turēt un pildīt Kristus vārdus, kas nes brīvību, kas atbrīvo. Ir ļoti svarīgi nedot vietu velnam, lai tam nebūtu, kur ieiet un kam pieķerties, lai tam nebūtu tiesību darīt kaut ko mūsu dzīvēs. Tāpēc apostols Jēkabs raksta, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums. Jēkaba vēstule 4.7. Katrs vārds Bībelē ir svarīgs, tam ir nozīme. Ir svarīgi padoties Dievam, pakļauties Dievam un nostāties pretim velnam tā, lai viņš aizbēgtu, lai velns aizbēgtu, nevis paliktu uz vietas. Pāvila vēstule Efeziešiem 6. nodaļa no 10. līdz 18. pantam. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem,
lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ap patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu, ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. Mūsu uzbrukuma ierocis ir gara zobens, kas ir Dieva vārds. Mums ir jārunā Dieva vārds, neatkāpjoties līdz pilnīgai uzvarai. Pravieša Caharijas grāmata 4:6. Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebaots. Jāņa atklāsmes grāmata 12:11. Viņi to vēlnu uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Mēs esam saņēmuši svēto garu būt par vārda lieciniekiem. Jēzus caur savām izlietām asinīm ir davājis mums uzvaru. Ar ticību uz Kristus upuri, ar ticību uz Kristus asinīm mēs uzvaram vēlnu. Sātans ir zaudējis, tas ir sadragāts, un mēs uzvaram viņu ar savas liecības vārdu, kad mēs pasludinām Dieva vārdu, kam ir spēks, kad Dieva vārds darbojas mūsos, kad mēs dzīvojam no Dieva vārda. Ar Dieva vārdiem mēs ejam uzbrukumā, padzenam sātanu un izspiežam sātana valstību. Dieva vārds, ko mēs sākām citiem cilvēkiem, izspiež tumsību un atnes sakāvi tumsības valstībai. Dieva vārdi rada ticību. Ar Dieva vārdiem mēs atbrīvojam cilvēkus brīvībā, un sātans cieš sakāvi. Tas, kas ir mūsos, ir lielāks par to, kas ir pasaulē. Psalms 149. no 1. līdz 9. pantam. Aleluja! Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, viņa slavu svēto draudzē. Izraels, lai priecājas par savu radītāju, Ciānas bērni, lai līksmo par savu ķēniņu, lai viņi teic viņa vārdu ar stabulēm, lai viņi viņam dārdina ar bungām un spēlē ar cītarām. Jo tam kungam ir labs prāts uz savu tautu, viņš bagātīgi apveltī pazemīgos ar savu svētību. Svētie, lai priecājas ar lepnumu, godībā, lai viņi līksmo savās dusmas vietās, viņa mute cildinās Dievu, un viņa rokās, lai būtu abās pusēs griezīgs zobens, lai atrieptos citām tautām un atmaksātu apkārtējiem, lai iekaltu viņu ķēniņus važās un viņu dišciltīgajiem, lai apliktu roku un kāju dzelžus, lai darītu viņiem pēc sprieduma, kas jau sen rakstīts. Tāds gods būs visiem viņa svētajiem. Aleluja! Tāds gods iekalt važās tumsības valdības, siet tumsības varas, darīt viņiem pēc sprieduma, ko mūsu kungs Jēzus Kristus ir jau izpildījis. Viņš teica, Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa, no 18. līdz 20. pantam. Patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs.
un ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Atkal es jums saku, ja 2 no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu Tēvs to tiem dos. Jo kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Mūsu darbs ir sasiet tumsības valdības un varas un atraisīt cilvēkus no sātana važām un dzelžiem, atbrīvot cilvēkus brīvībā Jēzus Kristus vārdā. Mateja evaņģēlijas 12. nodaļa, no 28. līdz 30. pantam. Jēzus teica, bet ja es izdzinu ļaunos garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi. Jeb vai var kāds ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja tas nav stipro pa priekšu saistījis? Tikai tad tas varēs viņa namu izlaupīt. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Jēzus ir atnācis, lai mūs atbrīvotu no vēlna un tumsības varas, un arī mēs esam aicināti turpināt Jēzus darbus. Viņš ir mūsos un vēlas caur mums izvest cilvēkus brīvībā. Viņam ir vajadzīgi cilvēki, viņam ir draudze. Viņš pats staigā caur savu draudzi uz zemes. Tā ir viņa miesa, caur ko viņš darbojas, pārvietojas un dara brīnumus. Pāvila vēstule Kolosiešiem 1. nodaļa no 12. līdz 14. pantam. Un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajuma mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Lūkas evaņģēlijas 4. nodaļa, 18. un 19. pants. Jēzus teica, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Ir pienācis laiks mums dzīvot uzvarā, ko Dievs mums ir devis caur Jēzu Kristu, būt brīviem no cietuma un sātana verdzības un atsvabināt citus cilvēkus no iznīcības verdzības, lai tie iegūtu Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Pāvila vēstule Romiešiem 8. nodaļa no 19. līdz 21. pantam. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā, jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņu tai pakļāvis. Tomēr viņai dota cerība, jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Cilvēki mokās grēkos un gaida mūsu atklāsmi, ka mēs Jēzus Kristus vārdā tos atbrīvosim, lai tiem arī būtu šī godība būt par Dieva bērniem, iegūt Dieva bērnu apskaidrību un svabadību, atrasties Dieva godībā. Jēzus atbrīvoja sievieti, kuru sātans bija saistījis un turējis verdzībā 18 gadus. Jēzus noardīja šīs saites, atraisīja viņu un izveda brīvībā, lai padzirdītu ar dzīvo ūdeni un dotu viņai pilnvērtīgu dzīvi Jēzu Kristu. Lūkas evaņģēlijas 13. nodaļa no 10. līdz 16. pantā. Un viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. Un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars, tā ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties.
Bet Jēzus to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai: sieva, topi svabada no savas slimības. Pie tam viņš tai uzlika savas rokas, un tā tūliņ tāpa taisna un slavēja Dievu. Bet sinagogas priekšnieks, apskaities par to, ka Jēzus sabatā bija dziedinājis, sāka runāt uz tautu: ir 6 dienas, kurās jāstrādā, tajās nāciet un liecieties dziedināties, bet ne sabatā. Bet tas kungs tam atbildēja: jūs liekuļi, vai katrs no jums sabatā neatraisa savu vērsi vai ēzeli no siles, lai to vestu dzirdīt? Un šo sievu, Abrahama meitu, kuru sātans turējis saistītu 18 gadus, nebūtu brīvi atraisīt sabata dienā no viņu saitēm. Jēzus pielietoja savu varu, lai atbrīvotu cilvēkus. Marka evaņģēlijs 1. nodaļa no 23. līdz 27. pantam. Un viņu sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca, sacīdams: kas mums ar tevi, Jēzu no Nacaretes? Vai tu esi nācis mūs nomaitāt? Es tevi pazīstu, kas tu esi, Dieva svētais. Un Jēzus viņu apsauca, sacīdams: paliec klusu un izej no tā. Un to raustīdams un ar stipru balsi brēkdams, nešķīstais gars no tā izgāja, un tie visi iztrūcinājās tā, ka tie savā starpā sprieda, sacīdami: kas tas ir? Jauna mācība ar spēku. Pat nešķīstiem gariem viņš pavēl, un tie viņam paklausa. Mateja evaņģēlijs 9:35. Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas sērgas un slimības. Jāņa evaņģēlijs 14. nodaļa no 12. līdz 14. pantam. Jēzus teica: patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeju pie tēva. Un visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu. Marka evaņģēlijs 16. nodaļa, 17. un 18. pants. Jēzus teica: bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Mateja evaņģēlijs 10. nodaļa, 1., 7. un 8. pants. Un pieaicinājis savus 12 mācekļus, viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Bet ejot, sludiniet un sakait: debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdziniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Lūkas evaņģēlijs 9. nodaļa, 1. un 2. pants. Sasaucis savus 12 mācekļus, viņš tiem deva spēku un varu pār visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas. Un viņš tos izsūtīja sludināt Dieva valstību un dziedināt. Marka evaņģēlijs 3. nodaļa, 14. un 15. pants. Un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt, un lai tiem būtu vara ļaunus garus izdzīt. Marka evaņģēlijs 6:7. Un viņš pārstaigāja ciemus, visapkārt mācīdams, un viņš sasauca 12 un sāka tos izsūtīt pa 2 un deva tiem varu pār nešķīstiem gariem. Marka evaņģēlijs 13. nodaļa, 34. pants.
Tas ir kā, kad kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un deva saviem kalpiem visu varu, ik katram savu darbu un pavēlēja durvju sargam būt nomodā. Tas kungs ir devis mums varu un katram savu darbu, par kuru būs jāatskaitās, vai mēs to būsim pilnībā izpildījuši. Tieši to, ko Dievs ir nozīmējis katram izpildīt, bet katram cilvēkam viņš ir nozīmējis savu darbu, nevis cita cilvēka darbu. Mūsu uzdevums cīņā ir uzstāt uz tiesībām, kas mums ir Kristu Jēzu. Piemēram, Jēzus Kristus vārdā es salaužu sātana varu pār mana brāļa dzīvi un pasludinu viņa atbrīvošanu un pestīšanu. Apostols Pēteris pielietoja šo varu. Apostoļu darbi 3. nodaļa no 1. līdz 8. pantam. Pēteris un Jānis gāja uz templi ap lūgšanas stundu, tas ir 9. Tanī brīdī nesa kādu vīru, kas bija tizls no mātes miesām. To ikdienas nolika pie tempļa durvīm, sauktām par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no tiem, kas gāja templī. Redzēdams Pēteri un Jāni, kas gribēja ieiet templī, viņš lūdza kādu dāvanu. Bet Pēteris ar Jāni to cieši uzlūkodami teica: skaties uz mums! Tas pievērsās viņiem, cerēdams kaut ko no viņiem saņemt. Bet Pēteris sacīja: sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nacarieša Jēzus Kristus vārdā staigā! Un satvēris pie labās rokas, Pēteris to pacēla. Tūdaļ viņa pēdas un krumšļi kļuva stingri, un uzlēcis kājās, viņš varēja staigāt. Viņš iegāja kopā ar viņam templī, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu. Mums ir jātic, un sava ticība ir jābalsta uz Dieva vārdiem, nevis uz to, ko mēs redzam, vai to, kas izpaužas. Mums ir jāturpina ticēt un rīkoties pēc Dieva vārdiem pat tad, ja vēl neredzam rezultātu. Ir svarīgs jūsu lēmums. Es uzvarēšu vēlnu ar Jēzus Kristus asinīm un Dieva vārdu, ar savas liecības vārdu. Es nostiprināšu Dieva valstību, jo Sātans jau ir zem manām kājām. Es ticēšu un pasludināšu Dieva vārdus un redzēšu rezultātus. Lūgšana. Jēzus Kristus vārdā es pateicos Tev, Kungs Dievs, par privilēģiju un varu tikt sauktam par Dieva bērnu un tādam arī būt. Pateicos Tev par to, ka es varu iet Jēzus Kristus vārdā un nostiprināt Tavu valstību, padzīt vēlnu un staigāt pāri katram ienaidnieka spēkam, un viss tas man nekā nekaitēs, jo mana dzīve ir Tevī apslēpta. Es Tev pateicos par to, ka Tu esi svaidījis mani ar svēto garu, Tu esi svaidījis mani sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlstības gadu, jo es esmu Kristu, bet Kristus ir manī, lai nostiprinātu viņa mūžīgo valstību. Āmen!